un tur tie skēmi visi sākas. Bet tu vari treidot uz kaut ko citu, pārpirkt un tā arī fīrē tālāk un beigās tik līdz tīriem ar bitcoinu. Tu jau neprasi bankai to naudu, tu jau pārdod viņu nākamajiem, restīvi, kā tā tirdzniecība notiek, tev ir vesela kaudze ar cilvēkiem, kas tur viņu tirgojās, pērk un pārdod visu laiku, tur rīvējās ar tā cena līdz ar to, kur tur tas sol šitik, jā, un tu vienkārši, ja tu to ļimaku iemetīs, tev to naudu reāli iedod, vai tev sanākt reāli pat pārdot. Ja tu ļimaku iemetīs, tu uzreiz tur to tirdziņu, labi, ļimaks gan nekas nav pa tajos tirgos, tas ir tur kāpēciņas, bet jā, ja tu iemet tādu pamatīgu, teiksim, savu krājumu, ja, un ja tur likviditāte apakšā nav, ja tur nav pircēji, tad tu vari ātri to tirdziņu noraut pa burbuli. Tādiem kā tev un man tas nedraud, jo mums nav tāda muskuļa, lai to izdarītu. Tāds Ilons Masks var elementāri vienu vai otru koinu tur noraut par renti.